Labdien! Tad tas, ko es mēģināšu jums pastāstīt, ir, kas tagad ir tās plus-mīnus aktuāls tīmekļa ievainojamībās, jo Smart ID pārsvarā izmanto tīmekļa lietojumos un arī mobilajās lietotnēs, bet mobilajās lietotnēs tās lietas ir ļoti līdzīgas. Es pieņemu, ka lielai daļai nekas jauns tas nebūs un kā uzlauzt sistēmas es arī nerādīšu, bet no tās pieredzes drošības auditos, ko mēs taisam, ielaušanās testos lietojam, tur ir kaut kādas lietas, kas parādās visbiežāk un kam ir vērts pievērst uzmanību. Mani sauc Agris Krusts, paldies Sanitei par ievadu, es esmu IT centrā drošības konsultants. Tas, ko mēs ikdienā daram, ir drošības auditi un veicam arī apmācības par hands-on hackingu, respektīvi pastāstam, kā izskatās no otras puses, lai izstrādātāji zina, kādā veidā tās sistēmas var tikt salauztas un kā viņas salūst. Respektīvi, tādus ļoti tehniskos datus un tādus ciparus es nedošu, bet, principā tas stāsts būs balstīts uz pēdējo OWASP top 10, kas ir pāris gadu vecs dati no pentestiem, tādā nozīmē, kad es aptuveni tādu nojausmu līmenī zinu, cik tur, kas parādās, precīzi skaitļus nedošu, un kaut kur varbūt uz beigām būs arī vēsturisks salīdzinājums un stāsta laikā. OWASP saka, ka Broken Access Control ir populārākā lieta tanī topā, pirmajā vietā, un principā tas ir tas, ko mēs arī redzam tanīs drošības auditos. Ja sistēma ir daudz maz komplicēta, tur nav tā kā tur mājaslapa ar parastu CMS, tad visticamāk tur ir kaut kādas autorizācijas problēmas, respektīvi, ka lietotāji var piekļūt kaut kam viņiem nevajadzētu būt. Tur gan parasti ir tā, ka tās sistēmas pēdējā laikā mums gadās ik pa laikam, teiksim, tā tik sarežģīts, ka mums beigās sanāk diskusijas ar izstrādātājiem, ka mums liekas, ka tur ir problēma, izstrādātājiem liekas, ka tur nav problēma. Mēs uz to skatāmies ļoti vienkārši, ja lietotājs no saskārnes nevar to izdarīt, tad visticamāk tā ir problēma, bet izrādās tur ir kaut kādas tiesību sistēmas un pat ja lietotājiem tā funkcionalitāte nav pieejama, viņš viņu neredz un viņš viņu var izdarīt, tas esot normāli. Tā gadās, jā. Un problēma šādās vietās mēdz būt arī 2. un 3. līmenī, respektīvi, kad jūs kaut kādu maksājumu veicat. Smart ID gadījumā arī tur ir autentifikācija, autorizācija ar Smart ID un nevienmēr jāskatās uz to pirmo procesu, kad viss sākās, bet tā problēma var būt kaut kur pasākuma vidū, kad, respektīvi, tā lietojums uzskata, ka pirmie soļi ir izdarīti pareizi, un nākamajā solī tur vairs nevajag neko pārbaudīt. Attiecīgi, jūs varat kaut ko nopirkt vai pateikt, ka esat samaksājuši savādāku summu kaut kā tādā veidā. Šo es paņēmu no praktiski viena no pēdējiem pentestiem, kur, respektīvi, ja lietotājs aizsūta lietotāju grupās, kad ir viņš pirmajā grupā, viņš kļūst par adminu. Bieži tā negadās, bet, principā tā autorizācija tā arī strādā tie piemēri. Te ir cits piemērs par autorizāciju, arī nav tā kā ļoti triviāli, bet paroles atjaunošanas funkcionalitāte. Jūs varat aizmirsāt savu paroli, aizsūtat uz e-pastu, atjaunojiet, bet jūs tikpat labi to varat izmantot jau esošu lietotāju e-pastu un mēģināt viņam tādā veidā tur sačakarēt paroli. Otrā lieta ir, ko saka OWASP, ir kriptogrāfijas kaut kādas lietošanas nepilnības, respektīvi jūs nepareizi lietojat kaut kādas kriptogrāfiskās funkcijas. Pentestos to parasti diezgan grūti atklāt, jo tas viss ir iekšā sistēmā, tad ir jāskatās kods, jāuzdod jautājumi, un tas tad ir parasti dārgāk, attiecīgi tur, nevienmēr tā ir, un sensitive data exposure, kādreiz tā bija atsevišķa sadaļa, tagad viņi ir ielikt šajā lietā. No piemēriem tur arī no kaut kādiem neseniem pentestiem, piemēram, kaut kādus API atslēgas, secret API atslēgas, tur kaut kāda iemesla pēc, piemēram, lietojums ieliek JavaScript kodā tur mājaslapā, un tad jūs varat viņu no turienes izgūt un tad piekļūt kaut kādai funkcionalitātei. Tā ir tāda diezgan interesanta funkcionalitāte, un, ja nemaldos, viņa bija arī vienā no Eiropas e-paraksta sniedzējiem. Viņu sistēmā šādā veidā strādāja.
izmanto nepareizus kaut kādas arhitektūras lietas, jau arī tīri kriptogrāfijas lieta. Ik pa laikam man sanāk jautājumi, ja mēs tev teiksim, mēs nedrīkstam glabāt, piemēram, automašīnas numuru vai personas kodu datubāzē. Ja mēs uztaisīsim hashu no tiem datiem un saglabāsim hashu, vai tad mēs nepārkāpsim GDPR un vai tas būs droši? Un tad parasti tiem arhitektiem jāmēģina tad pastāstīt, ka šis variants pilnīgi noteikti nestrādā. Respektīvi, ja jūs glabājat tikai datubāzē jaucēju summu, nevis tos pilnos datus, kā te ir, tas pēc būtības neko nemaina, jo tie numuri un personas kodu un tādas lietas ir pietiekami īsi, lai viņus varētu viegli atlasīt, viegli uzminēt un viegli iegūt attiecīgi. Tas ir tās piemērs, kur bieži vien iekrīt. Tā kā par to ir jāpadomā. Kad jaucēju summas nevienmēr ir tā labākā lieta, ar ko datus aizsargāt. Trešā lieta ir injekcijas. Pat interesantākā lieta, tur ir SQL injekcijas, kas ir mūžsenas, tur ir XML injekcijas, tagad starpējas skriptēšana šajā vietā ir. Kas ir interesanti, tās SQL injekcijas, es ar to drošību nodarbojos jau gadus 20, tā laikam sanāk, pat vairāk laikam. Viņas vienmēr ir bijušas. Viņas vienmēr, starpējas skriptēšanas, viņas ir tāda diezgan interesanta lieta. Kaut kad viņas bija ļoti aktuālas, tad viņas kaut kādā brīdī pazuda, viņas ļoti reti varēja redzēt. Un tagad visticamāk, tāpēc, kad principā tagad taisa tās sistēmas ar tur frontendu JavaScriptā, tur baigi viss sakudēts. Tagad šī ir ļoti aktuāla lieta. Praktiski gandrīz katrā sarežģītā sistēmā ir kaut kāda vai ļoti bieži paliekoša starpējas skriptēšanas. Un paliekoša starpējas skriptēšana faktiski nozīmē, ka jūs varat neautorizēt izpildīt kaut kādu daļu no sistēmas funkcionalitātes parasti. Īpaši, ja tā sistēma ir paredzēta izpildīt no JavaScripta. XML injekcijas, viņas gadās, bet to XML nemaz tik bieži nelieto kā SQL attiecīgi, tāpēc es kādreiz teicu, bija kādreiz tur 20 gadu atpakaļ, es aizklāju tās konkrētās vietnes, lai jūs neredzētu, būtu grūtāk pateikt, bet, principā, uzrakstat URL-ā tur SQL teikuma daļu un jūs izgūstat datus jau, principā, tur lietotāju datubāzi, praktiski lietotāju tabulas tur un parāda ekrānā. Tagad visticamāk jūs neko tādu vairs neredzēsiet. Šādu lietu vēl var sagūglēt. Šī ir kaut kāda ļoti, ļoti veca lapa. Es paskatījos kaut kādus vecus screenshotus, bet, ja jūs izmantosiet internetu meklētāju, varbūt ne Google precīzi, tad kaut ko tādu jūs dabūsiet. Šeit visticamāk nav SQL injekcija. Te ir kaut kas interesantāks, bet arī ļoti līdzīgā veidā strādā. Tagad visbiežāk būs šāda tipa injekcijas, ko sauc par totally blind injekcijām. Viņas ir ļoti grūti atrast, jo viņas nerāda neko uz ekrāna. Principā vienīgais veids, kā drošības auditos to atrod un pentestos, ir sleep funkcijas. Respektīvi, jūs ieliekat SQL teikumā vai SQL teikuma daļā, ko nosūtat uz servera sleep funkciju, un pie tam visā tādā procesā vēl jums jāuzmina, kādā veidā tas SQL teikums tiek veidots. Un skatāties, sistēma guļ vai sistēma neguļ. Respektīvi, vai jūs dabūjat uzreiz atbildi, vai jūs dabūjat neuzreiz. Un tie payloadi izskatās aptuveni šādi tagad mūsdienās. Es šito te nevaru vairs saprast. Es arī paņēmu šo no viena ziņojuma. Tagad es tā kā jums nevarēšu pastāstīt, ko tas viss nozīmē, bet tas ir tas payloads, kas nāk. Un tas ir drīzāk, tas ilustrē to lietu, kad, ja jūs pasakat, jūs izmantojat kaut kādu WAF, Web Application Firewall, nevienmēr viņš kaut ko tādu sapratīs. Attiecīgi, šie payloadi tiek taisīti tādā veidā, lai piemānītu to WAF. Attiecīgi, tur, ja jūs izmantojat WAF, tas kaut kādā mērā palīdz, bet neuzskatiet, ka jums viņš izglābs, jo rekur pentesteri vai hakeri taisīs kaut ko tādu. Kurš var šļoti saburtot to paustu? Otra lieta, kur SQL teikums daļas mēdz ielikt pentestos, respektīvi jūs sīkdatnes, piemēram, nepareizi pārbauda. Sīkdatnēs var ielikt, headeros var ielikt. Principā visā, ko jūs izmantojat datubāzē, tur visur ieliks un pamēģinās un pastīsies, kā tas strādā. Bet tā problēma, protams, ir tāda, ka tagad vairs nebūs šī forši tie SQL teikumi, viņi būs ļoti grūti saprotami. Un tāpēc pentestos bieži vien mēs pat liekam kaut kādus video tur, lai izstrādātājiem nodemonstrētu to problēmu.
Un nevienmēr šos arī atrod automatizētie rīki. Tie, kuri zina tādu rīku kā SQL map, kas izmanto SQL injekcijas, nu, ļoti iespējams viņš ne visas tādas lietas atradīs attiecīgi. Tur ir, nu. Tāpēc, ja jūs izmantojat datubāzi, vienmēr piedomājiet, kā tas strādā. Un nevienmēr tas šidot, un pat ja jūs neko nerādat cilvēkiem ar šidot, ja jūs varat izpildīt sleep funkciju, tas nozīmē, ka jūs varat izgūt datus no datubāzes. Attiecīgi, pat ja jūs neko neredzat, tad izvadā. Un tie payloadi būs šādi, nevis šī tik viegli saprotami. Tā kā neceriet, ka jūs atfiltrēsiet, ka tur kaut kas tāds notiek. Nākamā lieta, 4. punkts, ir tā kā nedroša arhitektūra. Arī tur tas ar laiku uzlabojās, bet nāk jauni programmētāji par kaut kādām lietām nepadomā. Un šī tāda interesanta, es teiktu, diezgan tipiska lieta, kas ir šobrīd jau izlabota, tā ir Nordea internetbanka. Nordea internetbankas autorizācija. Es te paņēmu manā balsī, tas viss strādā. Varbūt kāds var pateikt, kur te ir problēma? Arhitektūras ziņā. Šis ir principā pieprasījums no Nordea internetbankas, kas autorizē cilvēku manā balss portālā. Tur ir vairākas problēmas. Vienu jūs nepateiksiet no šī pieprasījuma. Kuram ir ideja, kas te ir slikti? Tieši tā, tas ir GET requestā, respektīvi šeit ir principā autorizācijas tokeni un kaut kādi privāti personu dati jau, bet principā autorizācijas marķieris, laikam latviski pareizi tā varētu teikt, tiek nosūtīts GET requestā, respektīvi ar URL. To nekad nedrīkst darīt, to arī OWASP saka, jo, kur ir riski? Tur principā šis ielogosies tīmekļa serveru logfailā. Viņš, un vēl visur, kur salogosies, viņš arī saglabāsies uz datora, pārlauka cache atmiņā visticamāk šī gadījumā, jo te mēs varam redzēt, te nav cache control vai kaut kādu galveņu attiecīgi, tas tiks saglabāts arī datorā. Un šī gadījumā tā mana balss bija uztaisīta, ir uztaisīta arī, man liekas, šobrīd ne īsti pareizi, ne īsti droši. Šo saiti var izmantot vairāk kārt, respektīvi, jūs dabūjat to saiti, jūs noklikšķināt uz saiti, jūs esat autorizējies kā tas cilvēks, kas nāk no tās Nordejas. Bet šī lieta par laimi ir izlabota, likvidējot Nordea internetbanku. Viņa bija ļoti ilgi īstenībā, kaut kādus daudzus gadus šī lieta. Un viena cita banka, viens cits klients viņu izlaboja, viņi arī sūtīja internetbankas sesijas identifikātoru GET pieprasījumā, arī šādā vietā, bet nebija tik izteikti, un viņi izlaboja tikai tāpēc, kad, un pat īsti viņi uz citiem nesūtīja, viņi savā iekšienē to darīja, bet kādreiz bija tā, kad, redzat, pievērsiet uzmanību referēra galvenai šeit. Tagad vairs pārlūki nesūta tik detalizētas galvenas, bet šeit ir vēl viena problēma. Sesijas identifikators internetbankā referēra galvenai. Un ja jums šī skriptā ir kaut kā, jūs ielādējat kaut kādus JavaScriptus no ārējiem resursiem, bildes no ārējiem resursiem, šis tiek padots uz turieni, tie var nolasīt. Attiecīgi vēl viens iemesls, kāpēc kādreiz Urlī neiesaka to darīt. Tagad par laimi, liekas, pārlūk vairs tik detalizētus urļus nesūta referēra galvenē. Un vienā citā internetbankā arī bija šī pati problēma, un tur bija iegults skripts no kaut kāda sadarbības partnera. Principā, kamēr jūs rakstat tur ziņojumā, ka šitā te darīt nedrīkst, visiem vienalga pa lielam. Savukārt, kad parādās, jūs aizsūtat šo informāciju sadarbības partnerim, tad gan izlaboja dienas laikā, tur, man liekas, gandrīz vai ļoti ātri un veiksmīgi. Attiecīgi, tās dizaina lietas, par ko varbūt nepadomā sākumā, bet par ko vajadzētu padomāt. Cita lieta arī šī ir izlabota datamedā. Principā jūs kā parasti lietotājs neko neredzat. Ja? Šodien te ir pieprasījuma galvenes. Kāds var pateikt, kur ir problēma?
Nu, engines noteikti ir vecs, tāpēc, ka screenshots ir vecs, attiecīgi tas ir, jo tā problēma kaut kad pāris gadu atpakaļ es to slaidu taisīju, bet, nu, datamets to ir izlabojis. Tā problēma šeit, lai nevilktu laiku, ir, ka jūs neredzat, te nav galveņi, kas pasaka, ko darīt ar to saturu cachingā, respektīvi. Ja šādu pasākumu, ja šādu galveņu nav šie dati šeit, nu, principā šī gadījumā man nav nekādu analīžu rezultātu, tukšu lapu attiecīgi. Šie dati tiek saglabāti uz datora lietotāji, nu, kešā, ja jūs nesūtat tās galvenas. Un tā arī ir, principā, problemātiska lieta, ko OWASP, piemēram, iesaka vienmēr risināt, ja jūs, nu, jums nav cache control galvenes datiem, kas varētu būt sensitīvi vai aizsargāt ar autorizāciju, nu, tā ir tā kā drošības problēma, jo pilnīgi noteikti tos datus nevajadzētu saglabāt uz datora. Tur ir GDPR un tādas lietas. Nu, ja tas ir jūsu privātais dators, nu, pa lielam vienalga. Tie jūsu dati uz privātā datora, viss ir ok. Bet ja tas ir darba devēja dators vai kaut kāds publisks dators, kur jūs bibliotēkā pieslēdzies, pastīties analīzes, kā tur šodot laukos cilvēki mēdz darīt, nu, tad tas tiek saglabāts uz jūsu datora. Nu, re, kur es paņemu, zinu, kur Firefox glabā to visu, aizēju uz to atrodu šī gadījumā, baigi vienkārši daļu savu personas koda, tanīs failos, re, kur atrodu failu un atveru failu, un re, kur HTML fails, principā, tur stāv. Attiecīgi, ja jūs aizmirstat aizsūtīt kaut kādiem sensitīviem, nu, es teiktu tā, ka visiem datiem, kas ir aizsargāti ar autorizāciju, vienmēr jāsūta galvena nav ielikta tur cache control, bet, principā, cache control galvena, kas pasaka, ka datus nekādā gadījumā nevajadzētu saglabāt. Ne proxy serveros pa vidu, ne arī datorā. Nu, re, kur ir? Principā tas, ko es jums teicu, Nordēs autorizācijas URLs arī citas starpā. Kāpēc GET requestos nevajadzētu sensitīvus datus likt? Jo viņš var nokļūt datorā iekšā, datora kešā. Nu, visticamāk, ne, tas nesaglabāsies, bet tā ir arhitektūras problēma. Jums kā lietotājiem tas ir labi, jūs tā varat aizsargāties. Bet šī gadījumā tā ir, nu, izstrādātāji, kas nav padomājuši par to, jums kā izstrādātājiem, nu, nevajadzētu pieļaut tur šādu lietu. Bet jā, privātā sesija būs viss forši. Vēl viena interesanta lieta. Tāda tur arī, nu, aizies tas video vai neaizies, tā jāievelk tā pele, re, kur ir. Nu, te man screenshot nepietiek, es autorizēšos nu, Latvija LV un ECSDD tikenis. Kāpēc viņš ir? Nu, labi, es domāju, kad rekur. Nu, es esmu pieslēdzies ECSDD ar, principā, nu, šī gadījumā par Smart ID autentifikāciju teorētiski, nu, arī jāpadomā. Šī gadījumā jūs te arī varat iebraukt auzā šajā sakarā. Rekur. Šeit ir tagad stop laikam jāuzstājas, lai pastāstītu to ideju. Tā trešo pušu autentifikācija Smart ID gadījumā tas tā nenotiek, jo viss notiks tanī, principā tanī gala serverī, bet šī gadījumā jūs izmantojat kaut kā trešo pušu autentifikāciju. Šis ir tas svarīgākais brīdis, kad Latvija LV autentifikācija nodot kontroli ECSDD. Nu, rekur, te mēs redzam, te ir kritiskais brīdis arī šeit, respektīvi, kur Citadele nodot kontroli Latvija LV autentifikācijas mehānismu. To arī vajadzētu pārbaudīt, vai tur nav problēma. Bet kritiskais brīdis ir šeit. Šeit mēs varam redzēt, kad ir bišķīt labāka situācija tādā nozīmē, kad Getā URLā nekā sensitīva nav. Un tas ir post pieprasījums, viss ir teka forši, visi sensitīvie dati ir apakšā tanī pašā postā. Un tas, ko es izdarīšu pēc tam, es vienkārši saglabāšu to pieprasījumu un izpildīšu viņu vēlreiz. Tad, laikam, jāizdzēš viss sīkdatnes, tur kaut kā es, laikam, neuzliku pareizi to ekrānu, bet... Nu, principā es neesmu autorizējies, es aiziešu uz ECSDD,
es būšu neautentificēts lietotājs. Un tagad es izmantošu burp tādu iespēju, kad es varu uztaisīt urli un izpildīt to pieprasījumu caur urli, burpu urli pārlūkā. Respektīvi, es paņemšu šo pēdējo pieprasījumu, request in browser, tur var nokopēsies tāds burpsvīt iekšējais urlis, kas aizies. Un es esmu pieslēdzies. Tas nozīmē, ka tas pieprasījumu var izmantot otro reizi. Faktiski visos šīs federated, vai kā tur latviski, es pat īsti precīzi nepateikšu, autentifikācijas risinājumos, vienmēr jāpārliecinās, ka jūs nevarat tos autorizācijas marķierus, respektīvi to informāciju autorizācijai izmantot vairāk kārt. Viņus vienreiz uztaisījāt, autorizējāt lietotāji, cits izējas nav ieliekat kaut kādā tabulā, blacklistā, lai tas vairāk neatkārtojās. Jo šobrīd, kur kādu laiku es varēšu tā autentificēties. Kur vēl viena arhitektūras problēma. Tās arhitektūras problēmas parasti ir viegli atkārtot, viegli atrast un par viņām ir ko parādīt. Rekur. Es teiktu tā, tas ir pilnīgi debīla ideja, ka pasaka, ka izslēdzieties ārā. Un kāpēc tas tā, pabeidziet darbu, izlogojieties? Iemesls baigi vienkāršais. Jaunā Latvija LV, to es vakar uztaisīju. ECSDD, es neesmu autentificējies. Es autentificēšos Latvijā LV, laikam tur vai kaut kā tā tur. Tāpēc, kad tas ir viss iet caur burpu, respektīvi tur ir proxy pa vidu, kas, tas certifikāts pilnīgi noteikti nav. Viņš ir e-parakstam, bet pārlūks laikam tik daudz saprot, ka tur pa vidu proxy servers. Jo tie, kas neizmanto proxy serveru programmēt tādu burpu, es ieteiktu pamēģināt. Kur es esmu kā fiziska persona autentificējies Latvija LV. Tagad es aiziešu uz autorizēties visām darbībām šeit. Vai tas ir tas, ko jūs sagaidat no kaut kāda federated autentifikācijas risinājuma? Parasti jau tā kā pajautā tur, vai jūs tiešām gribat izmantot un pieslēgties un tā. Te jūs esat iekšā. Un tas ir tas iemesls īstenībā, ka jūs varat uztaisīt kaut kādu pikšķerēšanas uzbrukumu lietotājiem, viņam nezinot kaut ko ECSDD izpildīt tur, vai viņš vienkārši aizies kaut kādu weblapu tur, izdarīs. Kur vēl viena dīvaina lieta. Es atslēdzos Latvija LV un tagad mēģināšu atslēgties šeit. Es esmu atslēdzies vai es neesmu atslēdzies, kā jūs domājat? Te ir tā atslēgšanās, principā, širo te no citas puses, kur es neatslēgšos no Latvija LV, es atslēgšos CSDD. Širot arī tur, es esmu pieslēdzies, tur būs automātiskais logins, protams, bez jautājumiem un kaut kā tā. Principā par tiem tokeniem, ko es sākumā minēju, tur tieši tā viņš nebūs mūžīgs. Bet viņi tā nevajadzētu ļaut vairākas reizes izmantot. Otra lieta, kad es šito te pajautāju vrā, tur laižam tālāk, par šo lietu, es esmu atslēdzies, visi forši, jā. Bet tā problēma, bet es esmu tanī pašā laikā autentificējies Latvija LV. Ko normāls cilvēks sagaida šī gadījumā? Paceliet rokas, kurš domā, ka man jāpaliek Latvija LV autentificētam lietotājam? No lietojamības viedokļa. Jā. Tagad es aiziešu uz Latvija LV. Un es esmu izlogojies no Latvija LV. Jā, tieši par to jau tas stāsts, par to paziņojumu. Nē, tāpēc, ka tā tas ir uztaisīts, ka es jautāju CSD varam drošībniekam par šo lietu. Viņš man teica, ka man jālasa ministra kabineta noteikumi, un tur viss ir atbilstoši ministra kabineta noteikumiem. Tā ir drošība Latvijas valsts pārvaldē attiecīgi. Bet tās ir arhitektūras lietas, par ko jāpadomā. Tur sākumā par šo nepadomāju, un tagad tur ir širādas pasākums, kad īsti nesapratīsiet, kas strādā. Turklāt, jā.
Drošības šito te kaut kādas konfigurācijas problēmas, nu tās arī tur server galvenis, ka jūs izstrādātāji nesūta tur strict transport security galveni, kas pasaka, kad ejam cauri tikai HTTPS-am, nesūta content security policy, kas samazina starpēju skriptēšanas riskus. Nu, šīm visām galvenajām jābūt. Sīkdekņu parametriem, nu tur uzliekat HTTP only, secure un šidot vēl tur pāris galvenis, kas jāuzliek TLS konfigurācija. Nu, atļaujiet tikai pareizos TLS-us. Un, kas ir dīvaini, mēs tos drošības testus taisam parasti, ka mums paprasa, kur uztaisījām jaunu sistēmu, uztaisiet drošības testu, un ja šitas te viss parādās jaunā sistēmā, tad ir baigi dīvaini. Sestā lieta ir ievainojams programmatūras lietošana. Te no Latvija LV tur ik pa laikam kaut kas tāds parādās. Visticamāk jau neko salauzt nevar ar šo lietu, bet raisa pārdomas, kāpēc te ir JavaScripts ar ievainojamībām no 2015. gada. Es nezinu, vai šobrīd tas ir 2 gadu atpakaļ šo slaidu taisīju, šo screenshotu. Tas nozīmē 2 gadu atpakaļ, kaut kāds 21. gads, 6 gadi. Jautājums, kas tur vēl nav pareizs. Es tā uz to skatītos. Visādas autentifikācijas pārvaldības. Es baigos piemērus nesaliku, jo baigi grūti no pentestiem to parādīt, bet tas, ko ņemiet vērā, principā. Ja var minēt paroles, tā ir drošības problēma. Ja izmanto viegli uzminamas paroles, tā ir drošības problēma. Viegli uzminams, es teiktu tā, tagad paroļu drošībā neviens nesaka, lietojiet tur šito 9 simbolus, lielos mazos burtus, speciālos simbolus, tas nav droši īsti. Parole, tur elementāras paroles. Parole, ja jūs izmantojat jautājums atbildes paroles atjaunošanā, tas automātiski nedroši. Glabājiet nedroši paroles datubāzē. Arī nedroši. Tur MD5 jaucēja summu vai vispār clear tekstā vai kaut kā tā. Kas arī ir interesanti, ja jūs neizmantojat vairāk faktoru autentifikāciju, vai tā ir neefektīva, tā jau automātiski ir drošības problēma. Respektīvi, tikai lietotāja vārds un parole ir nedroši. Šeit Smart ID sakarā baigi ideāli, jo tas ir vairāk faktoru autentifikācijas risinājums. Bet to ņemiet vērā, ja jūsu sistēma lieto tikai lietotāju vārdu un paroli, tas nav droši. Ka viņi ir viegli uzminama tur vai tur tāda formāla, tur principā viņai jābūt drošai. Tas par to nav efektīvi, tas jau ir tāda interpretācijas jautājums, tur, kad viņu var apiet vai viņu vienkārši nav droši uztaisīta. Sesijas identifikātors urlā, ķipa arhitektūra vai šeit tur nav lielas starpības, jo tās top 10 kategorijas diezgan pārklājās īstenībā. Dažreiz ir grūti pateikt vienai problēmai, kurā vietā viņi iebāzt iekšā. Viņi parasti bieži trāpa vairākās vietās. Tas pats atkārtot izmanto sesijas identifikātoru pēc veiksmīgas autentifikācijas, ko es iepriekš rādīju. Un neefektīvi strādā logout funkcionalitāte. Tas ir vispār tur pēdējā laikā hīts, principā. Ja pentestā mēs redzam kaut kādu tur JavaScript aplikāciju, kas ir jātestē, tur kaut kādā REST API vai vēl tur kaut kādiem API, kas strādā. Šeit ļoti bieži cilvēki kļūdās, respektīvi uztais tā, ka jūs nospiežat logoutu, tur principā jūs iznīcinat sesiju lietotāju pārlūkā, bet tā sesija serverī vēl ir aktīva, respektīvi lietotājs tā kā formāli uztaisīs logoutu, bet jūs ar viņa tiem autentifikācijas datiem vēl ar vienu varat strādāt esošajā sesijā. Tas tādām aplikācijām ļoti bieži ir. Protams, ka postu arī varat logot visur, bet tā problēma ar URL, viņš logosies servera access logā, viņš logosies proxy servera access logā, piemēram, jūs strādājat kaut kādā lielā uzņēmumā vai bankā Latvijā. Visticamāk, tur ir kaut kāds, jums uz datoru uzliks bankas kaut kāds iekšējais certifikāts un viss jūsu trafiks iziet caur proxy serveri. Tas viss tad būs tā proxy servera logos iekšā. Tas posts, protams, arī būs iekšā, bet to visticamāk nesaglabās. Vai viņš nebūs tik viegli pieejams. Un visticamāk viņš neparādīsies kaut kādā vazuhā, tur Elasticsearchā vai tur kaut kādā tādā pasākumā. Jo ar drošību nevajadzētu uz drošību skatīties kā uz tādu baigi precīzo zinātni. Man arī tur kaut kādos kursos bija kaut kādi studenti stāsta. Bet kurš tā dara? Tur tā nedrīkst darīt. Bet kāpēc? Kurš tā dara? Bet tā cilvēki dara, un tāpēc arī par to stāsta.
attiecīgi. Ieteikums nedariet tā. Nākamā lieta parakstu pārbaude kaut kāda, kur ir kaut kādas problēmas ar software data integrity failures. Kaut ko nepārbauda kriptogrāfiskos parakstus. Supply chain uzbrukumi, respektīvi, ka jūs paņemat kaut ko no publiskiem repozitorijiem un tad kļūdaties vai vēl tur kaut kā, vai kāds ielādē jūs izmantojat kaut kādu privāto bibliotēku, bet kāds ļaundars ielādē to bibliotēku publiskajā repozitorijā, biblioteka tādu pašu nosaukumu, un jūs uzbildojat programmu ar ļaunatūru iekšā. Šīs tās lietas bieži neparādās, tur, teiksim, 10% sistēmu, ko mēs testējam, mēs kaut ko tādu redzam. Nedroša deserializācija, to arī bieži neredzam. Šito mēs parasti neredzam, tāpēc viņu izlaidīšu. Un šī ir interesanta lieta. OWASP viņu īsti negribēja likt šī top 10, bet Pentester paprasīja ielikt iekšā. Man arī liekas, ka labi, ka pareizi darīja, ka ielika. Viņi ir server side request forgery, jauna kategorija, grūti atklāt, bet mūsdienās tā kā sistēmas ļoti bieži izmanto, teiksim, Excel failus, tur ielādē Excel failu un pēc tam apstrādā. Vai autentifikācijas risinājumos izmanto širot XML, tur SOAP requestus. Jūs papildinat ar ārējo entitīju tādu failu, un jūs varat iespējams lasīt failus no servera, jūs iespējams varat izpildīt kodu uz servera, respektīvi atpakojat Excel failu. Excel fails būs kaudzīt ar XML dokumentiem pēc būtības. Papildiniet ar kaut ko tādu, attiecīgi jāsaprot, kā tā sistēma strādā un skatāties, kas notiek. Tur šķiļot taisiet ārējos pieprasījumus. Ja jūs izmantojat, piemēram, kaut kādus vecus, iepriekš pirmo versiju AWS metadatiem, principā jūs šādā veidā varat dabūt piekļuvi AWS kontam, tur, principā, augstākajā līmenī, citas starpā. Nepareizi apstrādājot XML failus. Latvija LV autentifikācijā bija arī šāda problēma nesen ar vienu banku, respektīvi, jo tur kaut kas dēļ, principā, SOAP requestu apmaiņas arī tur, principā, jūs varējāt izpildīt kodu uz Latvijas LV autentifikācijas serveriem šādā veidā. Autentifikācijas procesā tur, pat ne autentifikācijas procesā, jums nebija pat jāuzsāk autentifikācijas process, jūs vienkārši aizsūtat uz pareizo endpointu, pareizi formatētu XML failu un jūs varat izpildīt kodu uz tā servera. Pārējie novērojumi. Lietojumi paliek drošāk. Tur, teiksim, no 20 gadu pieredzes, tur ļoti skaidrs, kad paliek labāk, visticamāk pateicoties ietvariem, tur, respektīvi, jūs izmantojat kaut kādus frameworkus, angliski, latviski ietvarus, tad to problēma ir mazāka. Bet, teiksim, autorizācija bieži vien netiek taisīta caur ietvariem, tāpēc tur ir bēdu ielai parasti. Ļoti atkarīgs, protams, arī kāda izstrādātāja taisa sistēmas, ko mēs esam ievērojuši. Ir tādi, kas ir konsekventi, ar kuriem konsekventi ir problēmas, un ir tādi, ar kuriem konsekventi nav problēma. Tur garlaicīgi drošības testus taisīt. Nākamā lieta, tās problēmas ir grūtāk izmantojamas. Viņas ir komplicētākas. Un jāstās uz jaunajām tehnoloģijām. Jūs ieraugāt, principā, ka kāds izmanto super jaunu ietvaru vai super jaunu kaut kādu tur pieeja programmēšanā, visticamāk tur būs drošības problēmas, jo tā nebūs notestēta lieta. Respektīvi, turaties pie kaut kādiem pārbaudītām drošām vērtībām. Visticamāk, tas nebūs PHP. PHP forša valoda, tur var daudz ko izdarīt, bet tur arī daudz kur var kļūdīties. Tur attiecīgi, tik vecu neskatieties, skatieties kaut ko saprotamāku, sakarīgāku. Tur, Un katriem ir kaut kādas pozitīvās lietas. Tur, teiksim, Microsoft .NETam ir starpīgas skriptēšanas praktiski nav iespējams dabūt. Lai gan arī ir redzēts, ka tu kaut ko tādu dabū. Ruby on Rails nevajadzētu būt SQL injekcijām. Arī pamanās programmētāji uztaisīt, kad ir SQL injekcijas. Attiecīgi, bet izvēlēties drošus pārbaudītus ietvarus. Jā. Paldies par uzmanību.